Vienmēr enerģijas pilns, dzīvespriecīgs un pozitīvs. Kādam viņš saistās ar Ziemassvētku vecīti, kādam ar balsi sporta mačos, vēl kādam ar vakaru vadīšanu. Valmieras ziņas 5 jautājumus uzdod Modrim Kokinam. Labdien! Mani sauc Modris Kokins, esmu ieradies. Kur es esmu ieradies? Valmieras ziņās. Un tagad man tiks uzdoti jautājumi. Lūdzu? Kā kļuvāt par pasākumu vadītāju? Par pasākumu vadītāju kļuvu pavisam vienkārši. Man ir brālis Elmārs Kokins. Daudz viņu pazīst, pasākumu vadītājs. Ko viņš darīja? Savā laikā saņēmās tik daudz darbus, ka nevarēja visur paspēt. Viņš teica, Modri, tev ir jādara. Nu, gāja viņa vietā lēnītēm, un tā es kļuvu par pasākumu vadītāju. Kur rodat idejas jokiem un atrakcijām? Tepat uz vietas, jāsaka tā. Man patīk anekdotas lasīt, man patīk komēdijas skatīties, man patīk, ka cilvēks smaida. Un tad jau rodās joki paši no sevis. Un atrakcijas, kādreiz kaut ko nošpiko no kāda, paķer ideju, un to pats realizē. Pasties pa televizoru, tur arī kaut ko var ieraudzīt, un pats izveido savu atrakciju. Tā es viņus veidoju. Kāda ir Valmieras publika? Valmieras publika vienkārši kolosāla. Man viņi patīk. Viņi mani pazīst, es viņus pazīstu. Es zinu pie katra kā pieiet, kādu joku, kuram tie joki ir. Pie visiem pie katra ir savādāk. Pie viena ir tāds joks, pie otra ir tāds joks, bet Valmierā ir smaidīgi cilvēki un atsaucīgi. Kā izdodas iekustināt kautrīgāku publiku? Tā nav, ka nevarētu iekustināt, bet tas ir firmas noslēpums, kā es iekustinu viņus. Ja? Jo jādara tā, ka man vislabāk patīk teiciens, neliec cilvēkam darīt to, ko tu pats negribētu darīt. Ja? Nu, tad iznāk tā, ja? Neliec cilvēkam, nepazemo viņu, ja? Viņu uzmundrini. Ja tu sāc uzmundrināt cilvēku, viņš pats atvērsies un labāks būs par tevi pat. Ja? Kādos tēlos jums ir nācies iejusties? Nu, tos es nevarētu Esmu bijis gan Minhausens, esmu bijis vienu brīdi arī, tur es biju. Tad Ziemassvētku vecīts pats pa sevi. Nu, un tad izrādēs, kas ir Ziemassvētkos gan lācis, gan sienās, gan pele, gan kaķis, gan zaķis, gan, nu, visi iespējamie tēli, kas ir pamēģināts darīt, jā. Ar pārģērbšanos ir, nu, vienmēr jau veidot tērpus tā, lai nebūtu grūti ģērbties, jā. Nu, pie Ziemassvētku vecīša es pieredzu, kā jau izstāstu, 5 minūtes, jā. Tas jau ir atstrādāts. Bet pie pārējiem tēliem galvenais zināt, ko vilkt mugurā, lai nesanāk, ka zaķi vietā uzvelc vilku vai vilka vietā uzvelc zaķi. Jā. Nu, tur jāskatās. Bet nav tādi sarežģījumi, nav bijuši, jo tērpi domāti, nu, kādi viņi ir, un nav sarežģīti tie tērpi. Kā kļuvāt par Ziemassvētku vecīti? Tas atkal vesels notikums. Tas bija pirms daudziem gadiem. Es pat neatceros, kurš gads jau tagad jau ir kārtējo reizi atkal brālīts. Ja, brālīts bija sarunājis bērndārzos 2 vienā reizē. Nu, viņš saka, tagad tā, viss varētu darīt, nu, pie lieliem cilvēkiem varētu neiet un tā tālāk atteikt, bet bērniem, protams, nedrīkst atteikt. Viņš saka, formu es tev iedošu, visu es tev izdarīšu, tev ir jāiet. Nu, tā es arī pirmo reizi iegāju, un tas bija, ja tagad atcerēšos, pie slimnīcas, kā sauc to bērndārzu? Bitīte, ja? Bitītē tas bija, jā. Nu, bet kurš gads, to es tiešām nepateikšu, jo es neskaitu vairāk, ja? Jo, kad nāk Ziemassvētku laiks, tad iekšā sāk, iekšā sirsniņa sāk drebēt, un tad ir tas dāvināšanas laiks un prieka laiks, jo man patīk, ka cilvēkos ir smaids, un ja es izraisu cilvēkos smaidu, un viņi man pretī nāk, nu, tas vēl lielāks gandarījums, kāds var būt. Vai bērni grib zināt, un vai pārbauda, vai bārda ir īsta? Viņi prasa, vai tā ir īstā. Es saku, tā nav īstā, bet tā ir mana. Un te viņi apjūgt, kā tas ir. Es saku, tā nav īstā, bet tā ir mana. Nu, viņi sāk domāt, kā tas ir. Ja? Nu, es laikam neko nepareizi nepateicu. Ja? Tā nav īstā, bet tā ir mana. Nu, es pielicu esmu, tā ir mana. Un tā viņi tā kā apjūgta vairāk, ka to bārdu. Tā nav. Bet bārdu, protams, ka patīk. Viņam gribās to izdarīt. Jā. Kādas dāvanas bērni lūdz un vai moda šajā jomā mainās? Pa gadiem nemainās, kas, teikšu, topiņā, kas ir, tie arī mainās. Piemēram, šogad ir topiņā puikām džips ar pulti. Tās ir tā kā, gandrīz visiem meitenēm jau ir, Bārbijas kaut kur parādās, bet pārsvarā planšetnieki, vai nu rozā, vai balts. Un vēl taču, protams, ir Lego. Nu, tagad es pa Lego vai jums izstāstīt daudz. Lego čimā, Lego džungļi, Lego jahtā, Lego kuģis
un vēl Lego City, un vēl visādi Lego. Tie ir tās, ko bērni vēlās. Protams, ir arī atsevišķi, tie, kas pavisam savādāk domā, vai kā viņi, kā lai pasaka, citi bērni ir viens, piemēram, bungas, pilnu komplektu, lielās bungas. Nu, laikam būs bundzinieks. Protams, jāseko līdzi. Kas man patīk, jo man ir, nu, teiksim, rados, jā, man ir daudz mazu radinieku, un ar viņiem, ka parunājies, tad es uzzinu visu jaunāko, kas ir, piemēram, tagad bērniem vajadzīgāks vairāk, kas viņus interesē. Vai nākas doties arī pie pieaugušiem, kā Ziemassvētku vecītim? Jā, nākās būt arī pie pieaugušiem. Pie pieaugušiem ir, nu, kā pie bērniem. Teikšu atklāt, nekas jau nav mainījies. Viņi ir tādi paši, kā mazi bērni. Protams, viņiem patīk klēpītī pasēdēt un paprasīt vēlēšanos kādu, nu, dzejolīšu skaitu, bet viņi lielie cilvēki tieši tādi paši kā bērni. Tur nekas nav mainījies. Kā jūs pats svinat Ziemassvētkus? Kopā ar Sniegbaltīti. Pašam ir tā, ka 24. ir vēl darbiņš, cilvēki grib Ziemassvētku vecīt arī tajā datumā, un tad, kad viss ir izdarīts, padarīts darbs, tad es esmu mājās kopā ar ģimeni, un tad mēs svinam Ziemassvētkus. Nu, tas apmēram ir, tā kā pienākās uz 12. mēs mājās, un Ziemassvētkus sākam svinēt. Tāda tradīcija mums ir. Un jaunajā gadā tā ir diena, kad es nestrādāju. Kāds jūsuprāt būs jaunais kazas gads? Pa kazas gadu nākošais zirga gads bija. Zirgs ar visām 4 mums iestērīja. Un tagad kaza. Arī kaza uz visām 4. Kaza, es domāju, arī būs žiperīgs gads, jo viss atkarīgs jau no paša cilvēka. Kāds viņš pats jutīsies, tāds arī būs. Tas, kas nosaukums mainās vai kazas vai zirga gads, tas nav, bet kāds tu pats jūties, tāds tur arī būsi. Jo kaza, foršs dzīvnieks, kaza. Izrādās, ka kaza ir gudrs dzīvnieks, kurš man to vēl stāsties, bija pie kaza audzētāja, teica, ka kaza vienmēr saka, nu, kā kaza, ja, bet kaza izrādās gudrs dzīvnieks. Tad nākošais gads būs gudrs gads. Ja? Thank you very much, ja? Vēl kaut ko gribējāt?